Ventspils amatu mājas pagalmā projekta Podnieku dienas ietvaros notika meistaru savstarpējās sacensības. Idejas autors ir keramiķis Jānis Kupčs, kur iedvesmoja līdzīgs igauņu kolēģu organizēts pasākums. Viņš nolēma, ka būtu interesanti ieviest līdzīgu tradīciju arī Ventspilī. Kamēr podnieki rādīja savu prasmi, ik viens interesents varēja pamēģināt uz brīdi kļūt par podnieku un padarboties ar mālu. Tas ir arī redzams no vienkāršiem apmeklētājiem, gan vasarā, gan citās reizēs. Tieši interesē, ka vēlas padarboties ar mālu. Tad šī ir šī iespēja. Podniekiem bija jāveic 3 uzdevumi. 2 bija saistīti ar tehniski precīzu uzdevumu izpildi. Pirmajā uzdevumā uz virpas bija jāizveido augsts un līdzens cilindrs. Meistaru darbu vērtēja žūrija. Cilindrs tiek vērtēts uz augstumu, viņš nedrīkst būt šaurāks par 14 centimetriem, ir noteikts māla daudzums izsniegts katram dalībniekam un attiecīgi noteikts laika limits 20 minūtes. Redzot un spriežot pēc gala rezultātiem un centimetriem ir ļoti augsts profesionālais līmenis. Tik lielas māla pikas ikdienā, protams, nenākas bieži virpot, tā kā tas ir tādas robežas vienam otram varbūt. Jā. Bet ļoti sīva konkurence, jo te ļoti labi gan dāmas labas virpotājas, gan vīrieši. Muskuļu spēks, zināms, protams, ir vajadzīgs, kaut vai lai samīcītu mālus. Bet tā virpošana, kā rāda tas, kad smalkas sievietes arī var uzvirpot diezgan lielus traukus, ir vairāk izjūtā, prasmē. Otrajā uzdevumā meistariem bija nepieciešams izveidot 30 cm diametrā lielu šķīvi, izmantojot 3 kg māla. Trešais uzdevums bija radošs. Tad mēs paņēmām tādu no muzeja krājuma podu un amatniecība, tā ir tradīcija turpināšana. Tad mēs turpinām tradīciju tādā veidā, ka mēs taisam kopiju vai atdarinājumu. Senos laikos darbs pie podnieku virpas bija vīriešu darbs, tomēr arī sievietes interesē šis amats. Kā minēja žūrijas pārstāvs Māris Grospachs, šoreiz rezultāti bija labāki sievietēm. Sievietes, protams, tās ir krietni spēcīgākas šodien kā vīrieši. Lai arī mazāk tie kilogrami viņam ir 4, nekā vīriešiem ir 5, bet viņas spēja vairāk, man liekas. Māris mums pastāstīja, ka neskatoties uz to, ka ikdienā viņš reti virpo, viņam ļoti patīk darboties ar mālu. Tā viņam ir kā meditācija. Tā ir brīvība, kurā var izpausties. Tas ir brīdis, kad tu esi ar sevi un ar zemi. Viena no dalībniecēm sacensībās piedalās pavisam nejauši. Šajā dienā viņi ieradās Ventspilī apciemot draugus, un ejot garām amatu mājai, pamanīja, ka notiek pasākums. Ieraugot starp dalībniekiem savus kolēģus un paziņus, viņi arī vēlējās būt daļa no tiem. Organizatori bija ļoti pretimnākoši. Es arī esmu keramiķis un keramika un tieši virpošana man ļoti patīk. Man var arī nebūt ne brokastis, pusdienas vakariņas, atļaujot tikai virpot. Kāds šodien tas uzdevums, vai viņš bija sarežģīts? Sarežģīts. Tā pietiekoši sarežģīts, bet arī atkarīgs arī no māla, no ražotāja, kurš ražojas mālu un attiecīgi tā cietības pakāpe, ar ko strādā ikdienā. Un līdz ar to no tā ir atkarīgs arī rezultāts. Ventspils amatu mājas vadība šādas podnieku dienas domā ieviest kā ikgadēju tradīciju. Anna Gēgere, Ilva Sahmānova, Edgars Jodorovs, Kurzemes televīzija.